vakar. Priecājos jūs satikt šeit. Man man uzaicināja pastāstīt par šīm te divām tādām laikam daudziem aktuālām tēmām, kā metāla rotājumi, kas ir izmantoti tērpos, un arī par šo tērpu apdari. Es nezinu īsti, ko jūs sagaidat. Es jums varu pastāstīt tikai to, ko es zinu, kas ir manā rīcībā. Nekādas fantāzijas es jums piedāvāt nevarēšu. Un droši vien, ka man nebūs atbilžu uz ļoti daudziem jautājumiem, kas jums interesē. Bet tāda tā situācija ir. Es tomēr esmu vēsturnieks un turos pie faktiem, un fakti šajā gadījumā ir pats galvenais, un ja mums nav šo faktu, tad mēs fantazēt varam visu ko. Tāpēc tiešām tas būs tāds pārskats par to, kas man ir zināms, kas mums ir atrodams muzejos. Pārsvarā jau viss materiāls glabājas tieši mūsu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kurā es strādāju, faktiski varētu teikt, tur gandrīz 90% materiālu atrodās tur, un tad ir, tieši par tekstīlijām runājot. Un tad, protams, ir arī atsevišķi muzeji, kur vēl ir arī daudz interesantu materiālu, bet pārsvarā es balstos uz to, kas ir mūsu muzeja materiāls. Un tā tad par metāla rotājumu veidiem, kādus izmanto šajos tērpos. Ja mēs runājam par metālu, tad ir pieņemts, protams, galvenokārt tie ir tā saucamie bronzas rotājumi, kurus mēs tā dēvējam, bet tas varbūt nav gluži korekts apzīmējums, jo arī tas būtu vara sakausējums, un šie sakausējumi ir ļoti dažādi. Bet lielākā daļa materiāla tā tad ir no sauksim viņu par bronzu. Bronzas rotājumi atceramies, ka bronzas izēvielu ieguvas Latvijā nav. Tās visas ir ievestas gan izēvielas, gan priekšmeta pārkausēšanai. Tas viss ir ievests, un tāpēc arī dārgs un nebija visiem pieejams. Tad vēl liela daļa materiālu ir tās saucamās, mēs viņus saucam par alvas rotājumiem. Tomēr tā nav tīra alva, tas ir arī alvas svina sakausējums, un parasti tas ir ārkārtīgi slikti saglabājies, un tikai izņēmuma gadījumā pie mums, es zinu, man liekas, 2 gadījumi, kad ir sudraba rotājums arī tērpam izmantots, un pārsvarā tas ir tāds īpašs gadījums. Vienā gadījumā tas ir viens piekariņš villainei, un otrā gadījumā tas ir sudraba piekariņš ir vainagam, kas ir tikai tāda tērpa, varbūt nav pats tērps, bet tērpa daļa, tā kā tomēr mums tas sudraba rotājumi praktiski nav. Kādi tad ir tie rotājumi veidi, kādus, vismaz kas man ir zināmi, kas pie mums ir atrasti un lietoti? Tās tad ir tā saucamās dobās podziņas, te viņi visi ir uzskaitīti: kāsīši, gredzentiņi, spirālītes, stīpiņas, riņķīši, rozetes. Krellītes nav metāla, bet pārsvarā tās ir dzeltenās stikla pastas krellītes, bet es pieminēju šeit, tāpēc, ka ir arī atrastas no alvas svina sakausējumi šādas krellītes. Tās ir burtiski pāris, bet būtībā viņas ir bijušas lietošanā. Un tāpat arī varētu nodēvēt par tādiem stienīšiem tādi rotājumi veidi, plāksnītes un piekariņi. Mēs mēģināsim tos visus atsevišķi apskatīt. Un ko vēl varētu teikt? Praktiski rotājumu veidi ir diezgan daudz, bet
viņi ir periodiski lietoti. Nav tā, ka, piemēram, tās dobās podziņas būtu visu laiku kopš šie rotājumi parādās. Jūs saprotat, ka metāla rotājumi varēja parādīties bronzas laikmetā ne ātrāk, jā, tā tad, kad arī cilvēki iemācījās iegūt dažādus metālus un pie mums tas, protams, šis process bija nedaudz vēlāks, jo mums nav to atradņu uz vietas, bet vietās, kur šīs te izēvielas bija pieejamas, tad tie pirmie metāla rotājumi, protams, ir atrodami jau 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Mums tie pirmie metāla rotājumi ir ne ātrāk faktiski par 4. 5. gadsimtu Baltijas reģionā. Pagaidām vismaz. Lūk, un katrs no šiem veidiem ir raksturīgs kaut kādam savam konkrētam noteiktam laikam. Citi ilgāk, citi mazāku laika sprīdi bija lietošanā. Un arī man jāteic, ka tie bija praktiski, viņi lietot ir visām maztautām, kā mēs saucam šīs te etniskās grupas, citam vairāk, citam mazāk, un to mēs tad visu arī mēģināsim apskatīt. Kādas tad ir tās galvenās apģērba sastāvdaļas, kurām šie te metāla rotājumi ir izmantoti? Tās ir galvassegas, gan cepures, gan vainagi, iespējams arī galvasauti, tur tas tāds nedaudz diskutabls jautājums vispār. Par galvasautiem. Tad, protams, ka visvairāk šie materiāli ir izmantot villainēm, tad ir arī tunikas, vai kā mēs viņus varam vēl citi dēvē jakas, svārki, vamži, dažādos vārdos, bet es kaut kā, man patīk turēties pie tā standarta, varbūt tāda nosaukuma tunika. Tā tad arī apmetņiem dažkārt, cik mums vispār ir par viņiem zināms, un kāju sietavām, jostām, gan tekstīlējām, gan, protams, ādas jostām, bet par ādas jostām mēs šoreiz noteikti nerunāsim, jo tā jau būtu atsevišķa vispār tēma. Tad ir arī atsevišķos gadījumos konstatēti priekšauti, kur ir izmantoti metāla rotājumi, noteikti arī apaviem un rokautiem. Es ceru, ka neesmu nevienu sastāvdaļu aizmirsus. Un te ir tāds neliels ieskats, apmēram tie galvenie veidi, kas jau te tā tad bija pieminēti, ja, tā tad augšā šīs te podziņas, tālāk ir gredzentiņi dažādu veidu un formu, stīpiņas, kas atšķirās no gredzentiņiem, tātad ar to, ka viņas pirmkārt ir, jūs redzat, griezums, viņas ir tā kā saspiestas, ja, un arī, gredzentiņš ir tomēr tāds apaļas formas, tad šeit lejā ir arī redzami riņķīši, spirāles visdažādāko veidu, te ir daļa no piekariem, un šie te alvas svina dažādi rotājumi, gan kā plāksnītes, gan arī rozetes, kas ir gan piešujamas, gan uzveramas. Tā tad pats senākais tas rotājuma veids, kas ir Baltijā zināms, ir šīs te dobās podziņas, un te ir attēls no tā ir Lietuvā atrasta cepure, auduma cepure šūta un rotāta visa ar šīm te podziņām, bet tā moda nāk, ir zināms, daudz agrāk jau, vēl 1800 gadu pirms Kristus vismaz dzimšanas un protams, citos reģionos. Un šīs te podziņas izmanto cepurēm galvenokārt. Lietuvā vairāk tāda atradumi zināmi. Un ādas apaviem, bet daudz viet pasaulē arī
visam apģērbam. Ir pat tādi atradumi, kur ar šīm podziņām ir praktiski viss gandrīz vai tērpa lejas daļa nosakta, vai tā kā tāds apmetnis ir veidots. Blīvā masā šie te rotājumi ir iestrādāti ar tām kājiņām audumā. Tātad tas ir arī tāds viens no senākajiem atradumiem, kas ir Horvātijas teritorijā. Tur arī laikam no turienes tā pirmā izcelsme šiem te atradumiem, tātad cepuri, kas arī visa klāta ar to. Un mums Latvijā ir arī pāris atradumi, kur šīs te podziņas ir izmantotas cepures rotājumam. Tātad tikai tādas saglabājušās vairākas rindas priekšpusē. Arī šis te otrs ir fragments no ādas cepures maliņas. Te jūs redzat tās vietiņas, kur tās podziņas ir bijušas ieknieptas, un podziņas dažas saglabājušās arī ir atsevišķi, protams, ļoti maz. Un tā tad arī šie te apavi, kas ir čunkānos dreņģeros, vairākos abadījumos ir tādi atrasti. Tātad šeit ir in situ attēls, kā šie rotājumi tur ir bijuši izkārtot. Un te ir viens atradums no Lietuvas teritorijas, un te ir mēģināta arī veidot tāda rekonstrukcija, kā tas varbūt varēja izskatīties. Ir zināms, ka šādas dobas podziņas izmantotas arī vainagu rotāšanā, vismaz čunkānu dreņģeru senkapos vairāk kārt ir arī vai nu vainagu, vai arī varbūt cepuru rotāšanai šādas podziņas. Tad vēl ir cepurēm tiek izmantotas dažkārt arī tādas aplokāmas plāksnītes no bronzas, tāda plāna skārda ar izspiestu rotājumu. Un tātad gar apakšmalu viņas ir pievienotas, bijušas, un tās ir zināmas tikai atsevišķos gadījumos. Tad vēl tāds, es nepieminēju, ka pie mums Baltijā šīs te podziņas nonāk no Gotlandes. Gotlandes iespējā tur arī daudz to podziņu ir, un arī šie te kāsīši, tā saucamie, ir tipisks tāds Gotlandes atradums, tur viņu ļoti daudz. Viņi ir, tā kā līdzīgi tā kā āķīši, viņi savieno viens ar otru kaut kādas iegrieztas detaļas. Te ir ļoti sīki tie fragmentiņi, arī paši tie kāsīši ir maziņi, viņi ir piekniedēti, saka, audumam, un tā tad viņi viens ar otru saķerās. Un domāju, viņi ir atrasti gan pie kājām, gan arī te pie rokām. Tātad ir kaut kādas apģērba daļas ar viņu, tā kā saspraustas bijušas. Tāda īsta skaidrība varbūt nav. Šeit ir redzams, kāda viņi izskatījās pirms restaurācijas, un te augšējā attēlā ir tātad jau norestaurētas. Nezinu, cik jūs labi redzat šajā attēlā, bet drusciņi labāk viņi izskatās. Un te ir, redziet, šādi te pa 5 tādos pāros, konkrēti Gotlandē šie te ir atrasti. Tur ļoti daudz tādu atradumu, dažādas formas tie kāsīši ir. Un šie konkrētie ir tātad, vai tie ir kaut kādas sietavas bijušas nostiprinātas, acīm redzot kaut kas tāds. Tad tālāk varam parunāt par riņķīšiem, kas ir ļoti bagātīgi. Tātad šie atradumi, ko es pirms tam minēju, ir neilgu laiku tikai lietošanā tās dobās podziņas, vēlāk viņas parādās nedaudz savādākā veidā vīriešu jostās. Bet tad jau viņas vairs nav ar tām kājiņām malā, bet viņas vienkārši ar tādu kniedīti ir piestiprina pie
pie jostas, bet principā tad viņi līdz kaut kādam 9. gadsimtam tie iepriekš minētie rotājumi ir izmantoti, un pēc tam praktiski vairs neparādās, izņemot tās podziņas nedaudz atšķirīgās, kas pēc tam ir vīriešu jostās. Savukārt riņķīši gan ir diezgan ilgi lietoti un sastopami gandrīz visur, bet ļoti maz ir latgaļu atradumos šādi te riņķīši izmantoti. Tātad, kur riņķīšus lieto? Galvenokārt jau arī villainēm, gan galos iestrādājot, gan stūros, gan celainēs. Tāpat arī tām tunikām. Tieši celainēs ieauž riņķīšus, matu lentās, sietavās un arī priekšautiem izmantot. Riņķīši ir gatavot ļoti it kā vienkārši no apaļa griezuma stieples, un te jūs redzat tātad apmēram šie te lielākie, viņi ir vidēji 2 izmēru. Tātad šie te maziņie ir raksturīgi kuršu teritorijai. Lūk, te ir tātad pielietojums. Viņus ieauž celainēs. Ja? Viņi tātad ir 3,5–4 mm diametrā. Un lībiešu vendu teritorijā ir sastopami šādi te daudz lielāki, kurus tātad arī izmanto atsevišķām šīm te tērpa daļām. Te tā tad nedaudz ieskatam, kur tad izmanto, piemēram, villainēs kādā veidā. Lībiešu vendu teritorijā šos te riņķīšus vienmēr uzver tātad villainas velku galiem nobeigumā, abos villainas galos, kā šeit parādīts, ja. Viņus vienkārši savērtā pamīšus viena aiz otras. Te ir tātad paraudziņš, un tātad arī gar celaiņu malām šādā pašā līdzīgā veidā viņi tiek pievienoti. Šos te riņķīšus vienmēr ver tātad uz pavadienu šķipsnām vai uz pašiem pavadieniem, un tad izmanto pēc vajadzības, pieauž tālāk celaini. Tā, mazliet pārskrējām. Tātad šie te maziņie 3,5–4 mm diametrā riņķīši, kas ir izmantoti kuršu villaiņu rotāšanai, pārsvarā pat ne pašā audumā, bet tieši celainēs viņus ieauž iekšā. Ārprātīgs darbs, ārprātīgs daudzums riņķīšu vajadzīgs. Un, tāds nopietns darbs, jā, tiešām. Te ir dažādi, tātad oriģināls un rekonstrukcija. Un te vēl daži paraugi no šīm te celainēm, bet šīs te celainas mēs zinām tikai sākot no 13. 14. gadsimta mijas. Faktiski arī 13. gadsimtā varbūt kāda jau ir, jo pirms tam tātad kuršus kremēja un ļoti maz, kas ir saglabājies, bet ir izdevies ieraudzīt arī starp tiem sakusumiem tādus fragmentiņus, kur tie riņķīši ir atrodami, bet tur ir jābūt uzmanīgam, jo tādas pašas riņķīšus arī izmantoja, važiņas no viņām taisīja, un tieši tādu pašu izmēru smalkas važiņas, tāpēc nevienmēr mēs ieraugot šos te riņķīšu sakusumos varam apgalvot, ka tie ir no celainēm, bet ir daži tādi, kur fragmenti, kur tiešām var redzēt, ka tas ir saglabājies konkrēti no celainas, turpat tas izkārtojums vēl rakstiņš ir saglabājies, viņš tikai sakusis tādā kopumā. Jāteic, ka šie atradumi galvenokārt visi atrodas Ventspils muzejā, izņemot Dundagas laukmuižas materiālu, kas tātad glabājas pie mums. Un tad ir tāds cits rotājuma veids, kur šie riņķīši tā kā viens otrā tiek iestiprināti vēl papildus audumā. Un šeit ir tas viens redzams, kas te ir no sudraba.
tas riņķītis, ko es jums sākumā pieminēju, bet pārējie viss ir bronzas. Un šādus riņķīšus vienu otrā iekarināmus iestiprināja audumā gan villaņu galos, gan arī dažkārt tiem priekšautiem. Nu, to mēs arī vēlāk redzēsim. Nu, tā tad tunikas, tā ir maza bērnu tāda jaciņa tunika, ja, kurai tā arī ir šie te riņķīši izmantoti tieši celainē, ar kuru ir apdarināts kakla izgriezums. Un tā tad arī celainēs šos te riņķīšus iejauž celainēs, kas ir izmantotas kāju sietavām. Tas ir tieši lībiešu vendu teritorijai raksturīgi šādi izmantot tos riņķīšus. Tie ir tātad tie lielākie 7–8 mm diametrā ārējais. Un viņi tātad celaini ir tīta pēc tam atsevišķi, celaini noauž ar šiem te riņķīšiem, un tās celainis sanāk diezgan garas, pat garākā ir pat pāri pa 6,60 laikam vienai laukskolas abedījumā, vienai, kur labi saglabājies, tas tinums ir tātad viena tā celaina ir 6,60 m gara. Savukārt kuršiem raksturīgi, ka viņi šos riņķīšus, tātad tos maziņos, 3–4 mm diametrā, viņi iejauž audumā. Praktiski tie, nu labi, te ir arī gar to ārmalu ir aplikti viņi, bet viss tas raksts, ja, šeit ir rekonstrukcijā labāk redzams, te varbūt tik labi nevar redzēt. Tātad sietava ir arī 3,50 m gara. Visā garumā tā tad ir eģes mala ir aplikta ar šiem te riņķīšiem, un pēc tam pašā audumā aušanas gaitā ir iestrādāti šie te mazie rotājumi. Nu, te vēl viens paraugs. Tā. Pārskrējām, tā tad arī matu lentās riņķīšus izmanto, apliekot malām, ja. Audums ir noausts 4 cm plats, pārlocīts uz pusēm, un tad abas tās pusītes nostiprina ar šiem te riņķīšiem. Te ir oriģināls un arī rekonstrukcija. Un te es minēju par tiem dažiem priekšaudu atradumiem. Te ir viens no tiem tāds varbūt retāk redzēts, jo ir arī lībiešu teritorijā ir tādi, kas ir somu ietekmē rotāti ar tiem mežģīņu veida pinumiem. Savukārt šis ir bijis darināts no pusvilnas auduma, un tātad audumam apmēram šādā veidā audumā iestiprināti ir šie riņķīši viens otrā iekarinātie, un vēl papildus arī šeit ir bijušas tādas uzšūtas alvas rozetes. Un tādi atradumi arī ir vairāki zināmi Ziemeļkurzemē. Nu, tātad par alvas svina rotājumiem. Šie ir diezgan tādi unikāli atradumi, kur vēl kaut cik var saprast, kādi viņi ir izskatījušies. Sākotnēji šie pārsvarā tie atradumi ir tiešām ļoti briesmīgā stāvoklī. Te jūs tātad es vienkārši ieliku auduma vainagu fragmentu. Parasti ir šādi te pelēki putekļi paliek no tiem rotājumiem. Un tad tur ļoti grūti pateikt, vai tur ir bijusi krellīta alvas, vai tas ir stienītis, vai tā ir rozetīte. Nu, tur tiešām mēs tikai varam konstatēt, ka alvas rotājums kaut kādā konkrēti platā joslā ir bijis. Un
šādi atradumi, kur labi saglabājušies, ir tiešām liels retums. Nu, te ir vēl tātad viens paraugs, kur mēs redzam, ka ir bijis daudz alvas rotājumu, kas ir vienkārši pārvērtušies putekļos. Un te ir, nu pat salīdzinoši nesen izdevās atklāt tādu, nu līdz šim arī īsti nebija redzēts tāds kvadrātveida stienītis, redziet, kur viņš tīri labi saglabājies. Un tad viņam cauri vēl ir, nu ne cauri, bet abās pusēs, tur ir caurumiņi bijuši. Un tā tad viņš ir tā kā tāds savienotāja posms tām spirālītēm, kas tālāk te seko uz visām pusēm šim te vainaga piekara saitei. Tā kā uzmanīgi tīrot, skatoties un pētot, var atklāt reizēm arī kaut ko jaunu, nebijušu un diezgan nozīmīgu. Nu, galvenais jau, ka izdotos saglabāt. Nu, lūk, un te arī tā tad ir tāds diezgan maz zināms atradums no Veselavas, kur šeit, nu, protams, ka viņi neturās vairs kopā uz tā auduma, viņi visi ir jau atsevišķi šie te stienīši tā saucamie, un te ir tāda rekonstrukcija uzzīmēta, nu, tīrot vienkārši vaļā, var jau redzēt, kā viņi tur ir kārtojušies, te mēs redzam visi šie stienīši viens pie otra, burtiski tādā ciešā blīvā rindā ir bijuši uzšūti auduma vainagam. Nu, jāteic, ka alvas svina rotājumi bija ārkārtīgi populāri gan lībiešiem, jau sākot no 11. gadsimta, arī Zemgalē viņu ļoti daudz, un arī pēc 13. gadsimta, jo tad droši vien tā bronzas pieejamība bija nedaudz apgrūtināta, un tad, nu, varbūt, ka šis bija tāds vieglāk apstrādājums materiāls. Jā, un es jau minēju, ka arī šeit, it sevišķi, man liekas, Veselavas kapsētā, ka tur arī tās alvas krellītes bija tādas pavisam maziņas, tikpat lielas kā tās dzeltenās pastas krellītes. Tātad šeit, nu, šeit jūs redzat, tās ir dzeltenās krelles, kas ir no stikla pastas, bet ir, un arī citās abedīm vietās ir konstatēts, ka ir arī krellītes gatavotas no alvas svina sakausējuma. Tā, kas mums te vēl? Jā, lūdzu. Ar ko īsti atšķirās? Vienkārši stikls no stikla pasta? Jā, nu, tur pēc tā sastāva. Ak, Dievs, es tagad varu arī samaloties, neatceros kāds tas, kas tā bija pa, ar vārdu sakot, smiltīm liek kaut kādu vēl vielu klāt, kas rada to dzelteno. Nu, stikls parasti ir blīvs, bet tās pastas krelles, nu, tas ir tīri tehnoloģiski, es nemācēšu izskaidrot. Viņas vienkārši zinātniski tā viņas ir pareizi saukt, jo tas nav tīrs stikls. Nu, tas nav tā kā, ka tikai smiltis tur sakarsē un pārvērš viņas. Es nemāku izskaidrot. Neesmu tehnoloģija cilvēks tādā ziņā. bet katrā ziņā visi nu, tie ķīmiķi un restaurātori un pētnieki, viņas sauc tieši tās mazās dzeltenās par stikla pastām, par stikla pastas krellēm. Šīs rozetes, redziet, ir nedaudz labāk saglabājušās, viņas ir arī jaunāku laiku, un varbūt tāpēc, varbūt arī tur vairāk, nu, sastāvs varbūt nedaudz atšķirās, bet redziet, nu, ļoti dažādas ir gan tās formas, gan izmēri, ja. Principā jau viņas ir ļoti sīki šie rotājumi visi, bet viņas šuj uz auduma gan gan rindiņā, taisnā, gan kaut kādas grupiņas veidojot. Tādi. Nu, un te vēl daži paraugi, ja kādi izskatās tie stienīši, ir gan no 3 posmiem, gan no 4,
galā, tātad abos galos tādas cilpiņas, arī šiem te ir apakšpusē cilpiņa. Un arī, nu nav tā, ka tās alvas rozetes visas būtu vienādas. Ja tur ieskatās, tā konkrēti arī izmēri ir ļoti atšķirīgi. Tā, nu, bieži vien mēs vienu apskatāmies un liekas, nu jā, tad jau visur tāda, bet viņas ļoti atšķirās. Piemēram, maziem bērniem, kur ir jaciņās izmantot šīs alvas rozetītes, viņas ir uz pusi mazākas nekā lieliem cilvēkiem. Nu, nevienmēr. Ir, protams, arī tādi gadījumi, ka, nu, dod tiem bērniem, es par lībiešiem runāju šobrīd tieši, jo citiem mums nav tie rotātie bērnu tērpi, ka šiem te bērniem ir dota līdz pieaugušo kaut kādas rotas un arī iespējams villaini. Un tad viņa arī ir ar tiem lielākajiem rotājumiem. Bet viņi tiešām ir ļoti atšķirīgi un nav tāda viena vienīgā alvas rotājuma vai viena vienīgā gredzentiņa, un nepietiek ar to, ka jūs vienreiz atnākat, paskatieties, ieraugiet kaut kādu rotājumu, un tad, jā, nu man viss skaidrs, un tad tādi tagad ir visi. Īstenībā katrs no viņiem, katrs šis gadījums ir atšķirīgs. Nu, tas, es jau nesaku, ka jums ir katreiz jānāk, ja jūs taisat vairākus tērpus. Nu, vienkārši tas ir kā jūs paši sev to nostādat jautājumu, cik jums tas ir svarīgi. Ja? Nu, varbūt, ka personīgi tur darinot tas nav svarīgi, bet es gribētu, lai jūs saprastu, ka mums šeit nav kaut kādu. Nav vienas vienīgas patiesības, nav vienīga pareiza rotājuma vai pareiza veida. Viņi ir tiešām ļoti, ļoti dažādi un ārkārtīgi atšķirīgi. Protams, ka šie atšķirība ir niansēs. Es jums minēju par tām alvas rozetēm, kas ir uzšūtas bijušas uzšūtas, te jau ir tikai saglabājušās vietiņas. Tātad, ja tās rozetītes, ko es jums rādīju no lībiešu vendu materiāliem, viņas pārsvarā ir 7–8 mm diametrā, mazākās ir pat 4 mm, tad šī ir gandrīz, viņa pat ir pat vairāk par centimetru, viņa tāda riktīgi liela poga bijusi ir, ja? Bet tas jau ir arī kāds 14. 15. gadsimts. Un tātad tas ir kurša materiālā. Es citur tādas tik lielas arī neesmu nekur redzējusi. Tātad vēlie viduslaika kuršiem ir tādas lielas rozetes. Forma konkrēts, tas kā viņa ir izskatījusies, nav nekur saglabājusies, bet to diametru apmēram var noteikt daudz viet. Un tad par piekariem runājot, tie arī mēdz būt ļoti dažādi. Šeit ir tikai daži veidi no piekariem, kas varētu būt izmantoti zemgaļu villaiņu galos. Šis ir ārkārtīgi masīvs. Es pat nezinu, kādai tai villainai ir jābūt. Viņi arī ir vairāki, un viņi tiešām ir, es nezinu, ar zemgaļu materiālu ir tik ārkārtīgi grūti, jo tur gandrīz nekas nav saglabājies. Un mums ārkārtīgi trūkst informācijas par to, bet šādi te piekari viņiem ir gan villaiņu galos, gan varbūt arī vēl kādu citu apģērbu daļu galos bijuši piestiprināti. Ne tikai ar zvārguļiem, arī ar tiem tādiem jumtveida piekariņiem varbūt, un tas man laikam šeit nav neviens attēls. Tādām tā kā trapecveida mēlītēm, tas gan arī ir no Lietuvas, kur ir vairāk šo te zemgaļu materiālu, ja? Tātad katrā stūrī ir bijis šāds te piekars. Un tad vairākām tērpa daļām ir izmantoti tādi rombveida piekariņi, arī ārkārtīgi vāji saglabājušies, jo viņi ir tik ļoti, ļoti plāni, ka viņi vienkārši no tā zemes smaguma jau ir sabrukuši. Bet katrā ziņā tie rombveida piekariņi rotātu virsmu un piestiprināti ar riņķīti.
Un šādi piekari ļoti daudz ir atrasts. Lietuvas teritorijā arī pie mums ir diezgan daudz zemgaļu apdzīvotajās zemēs atrast, bet, nu, lūk, šī tik bēdīgā stāvoklī, un mēs arī nevaram konkrēti pateikt, kā viņi bijuši lietoti, kādām tērpa daļām. Lietuvā šos te materiālus interpretē ļoti dažādi, gan kā priekšautu rotājums, gan kā villaiņu rotājums, gan arī kā sietavu rotājumus. Bet, nu, tur to audumu arī nav necik daudz, un kamēr nav tāda pārliecinoša atraduma, ir arī grūti kaut ko konkrētāk pateikt. Nu, tad vēl ir šāda veida piekari, kas ir piestiprināti. Te jūs droši vien neredzat, bet tātad te ir eģes mala sākuma eģe uzmestā, tāda pītā. Un tad pie šīs te eģes malas ir villainai piestiprināti tādi piekariņi, kas nodalīti ar spirālēm, tad svārguļu veida, diezgan tipisks tam 8. 9. gadsimtam tāds atradums. Tieši tie zvārgulīši ir ļoti, zvaniņi, tā laikam viņi jāsauc, ir tipiski tam laikam, arī pie rotām dažādām liek, un, kā redzams, arī pie villainēm. Nu, tad par gredzentiņiem. Tur ir vislielākā dažādība, jūs jau redzat šeit, tajā attēlā, tie ir gredzentiņi no vienas villainas, jā. Nu, visdažādākie varianti, un tas ir tas interesantākais, ka gandrīz jau nekad tām villainēm, tas ar lieliem izņēmumiem, visi tie gredzentiņi ir kaut kāda viena veida. Tātad paši pirmie gredzentiņi, kas ir iausti villainēs, parādās 7. 8. gadsimtā. Nu, tad mums arī šī tradīcija ar to metāla rotājumu tā plašāk ieviešās. Un te ir konkrētais, tas senākais atradums sēļu, tātad in situ, kā tas ir atsakts, ja, te mēs labi redzam, tātad te tā augšmala visa ir rotāta, un arī abi tie gali. Un izkārtojums, kā tie gredzentiņi ir tātad tikai gar malām likti, un interesantākais ir tas, ka viņi ir arī, tātad viena rinda ir ielikta audumā, bet galvenokārt ap to eģes malu ir likti, un arī redziet, cik ļoti dažādi, ja, viņi mēdz būt. Tālāk. Nu, te tā tad arī ir vienas villainas atradumi. Lūk, cik dažādu izmēru, cik dažādi rotāti. Tas viss vienā apģērba vienā apģērbā, vienā villainē bijis. Nu, tur, protams, nav visi, bet ļoti tādi interesanti un dažādi šie. Te vēl ir, es pievilktu, ka tuvāk, lai jūs redzētu, ja. Te tā ir gan, redziet, ar tādām tā kā saulītēm, ir tādi rievoti, visdažādākās formas. Un te vienkārši ieliku vēlreiz to pašu villaini, lai jūs redzat, kā viņi te arī dažādi izkārtojās. Tā, bišķiņ pārlecām. Nu, tātad šeit arī, jā, es nezinu, vai jūs ļoti labi redzat, bet te, piemēram, šim te, datorā to ļoti labi var redzēt, un te vēl vairākiem ir tāda, visa tā virsma ir ar tādu kaut kādu smalku rakstiņu veidota. Nu, te atkal piemērs, ja, ļoti uzskatām redzams, cik dažādi izmēra gredzentiņi ir iausti vienā villainē. Nu, pirmkārt jau arī tas materiāls bija ļoti dārgs, katru viņu taupīja,
droši vien jau speciāli nebija izplānots, ka tagad es šādas formas gredzentiņu ieaudīšu tur un tur. Vienkārši, kas meistaram dažādi šie te bija materiāli, un viņš vienkārši ņēma viņus un lika. Un īstenībā izskatās ļoti labi. Nu, te arī var redzēt, ja tā tad daži pavisam lieli pa vidu ielikti. Tiem gredzentiņiem. Lūk, šeit tā tad piemērs, kā vīriešu apģērbā izmanto, līdzīgi kā villainēs arī tā, bet tie ir ļoti reti gadījumi, kad ieauž vīriešu apģērbā šos te gredzentiņus, tie tā tad slavenais ģūģeru vīrietis, ir vēl viens tāds atradums ar līdzīgu veida rotājumu, un tad arī aplikti šie te gredzentiņi ap to kakla izgriezumu, kas palīdz ļoti labi, nu, gan izmēru noteikt, gan arī formu, un te savukārt atšķirībā no šiem, kas ir ieausti gredzentiņi, ir lībiešu un arī vendiem līdzīga situācija. Viņi šos te gredzentiņus ver uz šķipsnām, un šīs šķipsnes uzšuj audumam virsū. Viņi nekad neievieto audumā iekšā šos te gredzentiņus. Tā ir tā būtiskākā atšķirība, kā izmanto lībieši, vendi un kā izmanto citi tos gredzentiņus. Un man jāteic, ka, piemēram, Kurzemē gredzentiņu vispār nav. Lūk, te tā tad es uztaisīju tādu attēlu, kur ir redzami gredzentiņi, kas ir izmantoti lībiešu villainē, nu daļa tikai, ja. Redziet, viņi tomēr ir nedaudz vienveidīgāki, bet vienalga. Te tā tad es sarindoju viņus tādā rindiņā, un te mēs arī redzam, nu nav viņi perfekti vienādi, cits garāks, cits īsāks, tā tad ļoti atšķirīgi. Citam profilējums ir izteiksmīgāks, citam nē, ļoti dažādi materiāli. Un te ir piemēri, kur tā tad šie te gredzentiņi ir izmantoti, kā viņus izmanto lībiešu villainēs, es teicu, tā tad uzvar uz šķipsnes un uzšuj audumam, ja. Dažkārt arī jostu galos ir uzvērti, te ir tāds paraudziņš viens, nu, rakstā viņi kārtoti vai rombiņos vai kā kuru reizi jostu galos. Un tā tad arī apmetņiem ļoti maz, nu tas man gandrīz faktiski vienīgo zinu apmetņā, nu nekas cits es nevarētu būt kā apmetnis. Tas tā tad ir no Boķiem 9. gadsimts vīriešu abadījums, kur, nu, acīm redzot, viņš kaut kā gareniski ir pārklāts bijis vai ietīts, un tā tad te tā mala visa ar tiem gredzentiņiem nolikta, aplikta vienkārši ar šie te ir tie gredzentiņi, kas ir aplikti ap, nu, daļa no viņiem, tur tiešām, cik tur ir visi uzzīmēti, tik viņi arī ir bijuši. Un gredzentiņus izmanto reizēm arī rokautiem, kaut gan pārsvarā tur izmanto stīpiņas. Tāpat arī vainagu piekariem, vainagu piekaru tām saitēm apliek gredzentiņus dažādu izmēra un formas. Un tad vēl par piekariem, kas laikam man bija jau iepriekš jāparāda, dažkārt ir tādi audumi atrasti, kur ir pievienotas trapecveida mēlītes arī. Vienkārši ar riņķiešu palīdzību, bet tāda atraduma nav daudz. Nu, un tad par spirālēm runājot, tās arī ir ļoti dažāda izmēra, sākot no tādām, nezinu, gandrīz vai sprīdi garām jau nu nē, bet tuvu tam mēdz būt arī tādas. Un beidzot ar tādām burtiski 2,5 milimetri augstām spirālītēm, kas ir šiem te
dažādiem pinumiem izmantotas, un spirāls izmanto lietotas ir villainēs, tunikās, rokautos, vainagos pārsvarā. Šīs ir tādas ļoti izteiktu trīsstūra griezuma, tādas biezas, smagas, blīvas, tātad 8. 9. gadsimts, tādas senākās un raksturīgas zemgaļu teritorijai, tātad arī tiem villaņu pušķiem tādas varētu būt lietotas. Šeit jūs redzat dažus piemērus arī ar spirālēm, kur viņas ir izmantotas villaņu galos. Tātad arī redziet, cik viņas ir gan pēc šķērsgriezuma dažādas, gan arī pēc izmēriem. Te varbūt pievērsiet uzmanību, es tajā nākamajā lekcijā varbūt to nepastāstīšu. Te tāds viens paraugs, kur viens no retajiem, kur šie te gredzentiņi, kas parasti, ieliekot audumā, viņi saglabā savu to apaļo formu. Un šeit tāds diezgan neveiksmīgs un neglīts darbiņš, kur viņi šķībi greizi salikti un vēl arī saspiest pilnīgi plakani. Tagad tādi ir daži gadījumi tikai, kad cilvēks acīm redzot ir, nav sapratis varbūt to būtību vai to tehniku un mēģinājis ir kaut ko darīt, kā mēs tagad bieži vien liekas, ka mēs visu, ko paši gribam un varam, un tad tas rezultāts nav diezko labs. Tāpēc man liekas, kad ir labi, ja lietas dara profesionāli tie, kas prot. Un te arī tātad piemērs, lūk, cik, kā es teicu, pa gredzentiņiem arī spirālītes, ja, cik ļoti dažādas vienā villainē. Tas ir mazs posmiņš tikai, bet līdz ar to tas viss kopumā uz to masu neizskatās nemaz slikti. Nav vienmēr jābūt visam ārkārtīgi perfekti, un šajos senākajos izstrādājumos vispār tāda perfekcija nepastāv, ko mums tik ļoti gribās mūsdienās tagad, lai viss būtu ārkārtīgi perfekti, lai tur viss būtu tā kā uz milimetra. Nē, tā nav. Agrāk tā nebija. Jāspīd obligāti. Kā lūdzu? Jāspīd obligāti. Un es biju tik slikti. Cilvēki jau gribēja, lai spīd arī tajos laikos. Jo tas tomēr kaut ko simbolizē viņam. Es nedomāju, ka viņi speciāli tur kaut kā viņu sūbināja vai zaļināja. Nē, cilvēkam bija svarīgi. Kas šis, kas ir bildē šobrīd? Tā konkrētu vietu. Tas ir villainas gals, jā, rekord te. Momentā, jā, es te neesmu uzrakstījusi, laikam neatceros. Bet varētu būt, ka nezinām atradumu vieta, jo tāpēc es varbūt arī neuzrakstīju, jo parasti jau es viņus visus zinu. Mums ir ļoti daudz tādu atradumu, kuri kādreiz ir savākti, tā kā tagad arī atrod vienkārši, kāds izroka vai ne, tie mantrači, cik nav izrakājuši. Mēs jau nezinām pat konkrētu vietu, kur tie materiāli ir. Viņiem gan konfiscē viņus, bet mēs nezinām vairs, jo viņi neatklāja. Mums ir milzīgi daudz tagad tādu mantu, vienkārši bez konkrētas atraduma vietas, Latvija vai ne, un viss. Šis gan ir no senākiem, bet arī kādreiz 20. gadsimta sākumā tāpat cilvēki rakņājās un kaut ko atrada un nepierakstīja vai nodeva muzejam, bet nepateica. Tā kā jā, bet tā ir tipiska latgaļu villaina, un to var pateikt pēc šīs te pīnītes, par ko mēs runāsim nākamajā lekcijā. Tātad audums, tā pīnīte, uzvērtās spirāles valku galiem un pieaustā celaine. Tipiska latgaļu villaina. Bet, es varu paskatīties, ja interesē vēlāk.
muzejā. Tiešām neatceros. Nu, te tā tad vēl, kur varianti, kur spirāles izmanto, tā tad tiem villaņu pušķiem galos. Un te, piemēram, es vienkārši gribēju parādīt, tātad šīs spirāles ir gan pilnīgi viena garuma, visas, jā, tādas mēdz būt, un tad ir arī, nē, tas man laikam ir nākamajā lekcijā, kur vienkārši kā viņas dažādi tos villaņu galos tiek formētas, kādos veidos. Un tātad spirāles arī izmanto kāju sietavām, kā rotājumu. Praktiskas vajadzības jau nav, jo, lūk, šeit jūs redzat, ir celaini, jā. Viņi jau ir tīta un tīta ap kāju, bet tad ir tai celainē vēl pievieno arī šādu te spirāļu vērumu, tādu rotājumu. Nu, tā jau nevajadzēja viņam melnam būt. Nosūbējušam. Tā ir tāda mūsdienu estētika daļai cilvēku, ka tikai citiem vajag, lai spīd, citiem vajag, lai nespīd, bet cilvēkiem toreiz bija svarīgi parādīt, ka tas ir kaut kāds īpašs metāls, tāds nepavelti, zelta nebija, un tas bija tā kā gribējās līdzināties tiem, kam ir tas zelts, un tāpēc to bronzu tik daudz lietoja, vai tad ne? Kāpēc tad viņi pirka, maksāja lielu naudu un mocījās ar to iestrādāšanu? Tā jau, lai tas viss smirdzētu un spīdētu. Jums tā neliekas? Tā, dažkārt arī tā tad latgaļu cepurēm vīriešu šīs spirāles ir izmantotas kā rotājums, audumā to, nu, te tāds viens fragmentiņš, tā tad viņas arī uzver uz pavadieniem un tad piešuj kā rotājumu. Un tāpat arī, lūk, šeit te rokautu galos, tāpat kā villainēm, latgaļu villainēm uzver spirāles galos pārsvarā gandrīz visām. Tā arī rokautiem ver šīs te spirālītes, nu tikai mazāka izmēra. Tad es minēju te pat tām pavisam mazajām spirālītēm, kas ir tiem tā kā somugru ietekmē radušies šie te mežģītā, ne mežģītā, bet spirāļu tādi pinumi. Tātad pavisam sīkas. Man jāteic, ka liekas, kas tur, bet mūsdienu rotkaļiem diezgan liels izaicinājums vienu otru tādu. Man diezgan grūti nākās, neesmu faktiski dabūjusi tādu analogu, kas atbilstu tiešām oriģinālam, tik ārkārtīgi. Es nerunāju varbūt par šo, ir vēl smalkāks, ja, bet vienkārši nevar šodien neviens vairs vai negrib. Es nezinu, kāds ir iemesls, bet mēs daudz ko vairs nevaram dabūt tieši tādu, kā bija agrāk, kā varēja agrāk izdarīt. Tad vairāk paraudziņi ar lielākām spirālēm un mazākām, tad ar pavisam sīkām. Un tad šo te spirāļu tādu mežģīņu veidu vērumu, tad viņu ar riņķīšiem atkal piestiprināja pie apģērba daļas. Vai tā bija villaina, vai tas bija priekšauts, vai kāju sietavas gals. Tādi rotājumi arī diezgan daudz. Un te, piemēram, šis te, ja, arī tas ir 14. gadsimts, ārkārtīgi smalkas tās spirālītes tur ir iekšā. No viņām ir veidots tāds ugunskrusts, tur varbūt jūs tik ļoti labi tagad neredzat, bet un zirgu astri tur ir izmantot. Tas ir ārkārtīgi smalks darbs, un visiem tiem, kas saka, ka viduslaikos jau tur nekas vairs, viss ir tā prasti un vienkārši, mēs pat nevaram dabūt tagad tādas spirālītes uztaisīt īsti, kur vēl par to visu pārējo. Nav ar visu tā. Tik vienkārši tas nav
pasakāms un noliekams. Nu, tātad šie te ir auduma vainagu piekaru dekoratīvie gali. Ja nu kāds gadījumā nezina, ja, tātad viņi tādā saitītē bija un vainagam aizmugurē šādi te bija pievienoti, vai, nu, parasti jau nu neviens, bet vairāki, un tie arī ir ļoti, ļoti dažādi. Ir no rupjām, dažām tikai spirālēm veidot. Ir tādi ļoti sarežģīti, kā šis te, ja tāds liels ir rekutēna mērodziņš, varat paskatīties. Ja, viņš tiešām ir diezgan liels, viņš tāds, nu, vismaz. Tā kā darbiņi ir ļoti dažādi šie te izstrādājumi. Te ir vēl tātad paraugs, kā izmanto spirāles auduma vainagos, tātad uzvarot un piešujot tādu josliņu auduma vainaga augšmalā. Un te tātad maziņās spirālītes atkal veidojot dažādas vai nu līkloča vai rombu rakstus joslās uzšūti audumam. Un nu, te arī vēl piemērs no tām vainagu saitēm. Un te, piemēram, ir tas nobeiguma rotājums. Jā, te vēl arī. Tā kā ļoti, nu, arī praktiski viņi nav divi vienādu, nav ne šo saišu, ne arī to rotājumu noslēgumu. Un arī ieskatieties, spirāles ir izmantotas visdažādākās. Ne viņas ir viena garuma. Man, piemēram, liekas, ka tieši tas piedod tādu smeķi tam darbam, nu, jo tad, ka viss ir drausmīgi perfekti un drausmīgi vienādi. Tad tas izskatās pēc tāda štancēta kaut kāda rūpnīcas darba, bet te uzreiz redz, ka tas ir, nu, tiešām tāds roku darbiņš, kur katra lietiņa ir atsevišķi darināta. Un tad parunāsim vēl par stīpiņām. Tātad šīs ir izmantotas vainagam. Te ir vainaga rekonstrukcija, nu pat uz vainaga izstādi uztaisījām tādu ļoti retu vainaga veidu, kāds līdz šim, man liekas, īstenībā nekur viņš nefigurēja īpaši, neviens par tādu nezināja. Tātad vainagiem izmanto stīpiņas arī rokautiem un villainēm, bet villainēm stīpiņas faktiski es teiktu, ka tikai no 13. gadsimta, jo pirms tam lietotos gredzentiņus vai arī, latgaļu materiālā gredzentiņus. Un tad ar 13. gadsimtu viņas paliek tātad lūk stīpiņas, ja viņas tādas šauras, garas, aplokāmas fragments no rokauta, kur šīs te stīpiņas ir iestrādātas. Es jau minēju, ka pārsvarā stīpiņas izmanto tieši rokautiem, rokautiem izmanto stīpiņas, bet ir arī daži rokauti, kuriem raksti veidoti no gredzentiņiem. Nu, te vēl viens piemērs, ja, tā tad arī viņi veido parasti vai nu tur kādu līkloku te pa vidu, tā iekārtoti, ja, vai rombus, kā nu kuro reizi. Un te ir stīpiņas villainēs. No šīm stīpiņām nekad netiek veidoti tādi lieli raksti kā no gredzentiņiem, kā mēs zinām, vispār pēc 13. gadsimta, sevišķi ar otro pusi jau šie rakstiņi, iestrādātie raksti sarūk, nu gan kaut kas notika. Atvainojos, tā tad. Nekas jau daudz tur vairs nepalika. Vēl stipri uz priekšu. Vēl. Nu jau pie beigām bijām. Nu redz, viss jau arī ir. Kas tas ir? Bet es neko nedaru. Pietiek runāt.
Jā, nu jā, es tikai gribēju teikt, ka šīs stīpiņas parasti tad ir nu, tādos mazos, tādos trīsstūrīšos visapkārt, un nekādi raksti no viņām netiek vairs veidoti Vilēras laukumā. Nu, te nobeigumā vienkārši tāds piemēriņš, ja, ka nu, ne viss ir vienmēr tā, kā mums šķiet pieņemami, kā mēs uzskatām pareizi, ka ir tikai spirāles, bet lūk, tā tad ir apvienota latgaļu tradīcija ar uzvērtajām spirālēm, kas vienā brīdī villainē pāriet tātad šajos te iestrādātajos riņķīšos. Nu, tas būtu tā īsumā viss varbūt par tiem rotājumiem. Jo visus es jums nevaru parādīt un visu nevaru izstāstīt, un es parasti mēdzu pārsniegt laiku, tāpēc es tā ļoti šoreiz gribēju turēties kaut kādās robežās. Bet nu katrā ziņā tas galvenais, ko es gribētu, lai jūs saprastu, ka katrs tas atradums, cik jau nu mums viņu ir, bet mums viņu nav maz, ja? Mums viņu diezgan daudz ir šo te tekstilie atradumi. Nu, katrs viņš ir unikāls, tas jau ir jāsaprot tīri arī praktiski, jo nu, katrs ir taisīts ar rokām, un katrs ir atsevišķi, viņam ir savs darinātājs, ja? Un katrs ir ielicis tur kaut kādu savu to darbiņu un dvēseli un domu, un tāpēc tiešām viņi ir ļoti, ļoti dažādi, un mēs nevaram tā, nu, es ļoti bieži dzirdu, es visu zinu, ja? Es jau vienreiz biju, es visu zinu. Nu tā, nu nav tā nevar būt, jo es ļoti ilgi strādāju muzejā, un katru reizi, kad es kaut ko nopietnāk pameklēju vai padaru, es atkal atrodu kaut ko jaunu un nezināmu un neredzētu, un tas, man liekas, neveiksies nekad, un būs atkal jauni atradumi, un būs vēl kaut kas interesants un neredzēts, bet katrā ziņā, jā, tie rotājumi ir ļoti, ļoti dažādi, un jāsaprot ir, nu, kādus rotājumus, kādā laikā, kādām tautībām vai tām etniskajām grupām lietojam, ja? Kādus viņi lietoja, un nevajadzētu to visu miksēt kaut kādā tādā lielā putrā vienkopus.